Labrīt, sekotāji! Es esmu Lelda Cikure un es esmu projekta online farmaceits vadītāja. Un šodien mēs uzsāksim sarunu ciklu, kurā mēs runāsim par vitamīniem. Jo joprojām ir daudz dažādu skeptiski viedokļu saistībā ar šo tēmu, vai vitamīni ir nepieciešami. Un tāpēc šodien uz sarunu esmu uzaicinājusi ārsti, ortomolekулārās un funkcionālās medicīnas speciālisti Antru Briedi. Sveiki visiem! Jā. Tā, nu tad varbūt tā nedaudz iesākot, tad pirmais tāds jautājums, kāpēc cilvēka organismam ir nepieciešami vitamīni? Jā, tas ir tāds klasiskais jautājums, jo viedokļi ir dažādi. Mēs zinām, ka ir viedokļi par to, ka vitamīni nav nepieciešami un ka vitamīni var būt kaitīgi. Un ir cits viedoklis, un varbūt daudz cilvēku praktiskā pieredze par to, ka lietojam vitamīnus kaut kādu problēmu gadījumos un paliek vieglāk. Tas ir par to, ka, ja mēs paskatāmies uz cilvēka bioķīmiju, tad mēs sastāvam no miljardiem šūnu, un katrai šūnai ir sava specifiska funkcijas. Katra šūna kaut ko ražo. Ja? Vai nu viņi ražo kaut kādu substrātu, kaut kādus hormonus, kaut kādus enzīmus, un šūna ražo arī izēvielas, lai pats sev atjaunot, lai atjaunot savas membrānas, savas organēles. Ja, tad organismā mūsu miljardos šūnu vienlaicīgi notiek miljardiem bioķīmisku reakciju, un lai šī ražošana notiktu līdzīgi kā rūpnīcā, ir nepieciešams izēvielas. Ja? Mēs visi zinām, ka sastāvam no, cik svarīgi mums ir proteīni, olbaltumvielas. Zinām, ka mums ir svarīgi ogļhidrāti un tauki, un tam mēs pastiprināti pievēršam uzmanību, īpaši tā, ka runājam par, diētām un kalorāžām. Ja? Bet šūnu bioķīmija faktiski tā ir skolas organiskā ķīmija. Atceramies no skolas ķīmijas kursa, tātad bioķīmisku reakciju kopums, kad no vienas vielas mēs ražojam citu vielu noteiktu enzīmu klātbūtnē. Ja, un tātad, ja tā varētu salīdzināt, kad ir kaut kādi proteīni, olbaltumi, kā mājas būvniecībā, ķieģelīši, ja, tad, lai šie ķieģelīši tiktu stiprināti kopā, lai siena vispār stāvētu, ja, tam ir nepieciešami vitamīni un mikroelementi kā dažādu šo reakciju nodrošinātāju, lai mums vispār kaut kāda ražošana kopā sanāktu. Un te ir tas interesantais stāsts par to, ka, lai to ķieģeļu mājas sienu uzbūvētu, arī tas cements ir no dažādiem materiāliem kopā veidot, tā arī šūnu bioķīmijā nav kaut kāds viens vitamīns kaut kādā vienā noteiktā reakcijā, lai mēs panāktu noteikto bioķīmisko reakciju kopumu, mums nepieciešami daudz dažādu vitamīnu, daudz dažādas izēvielas. Un tas tad ir nākamais stāsts par to, ka bieži vien populārās reklāmās, ja tiek reklamēts, lietojiet kaut kādu vienu noteiktu vitamīnu un jūs atrisināsiet problēmas, lietojiet biotīnu un maksāk saukt ātrāk vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Kas atkal ir viens liels mīts, jo faktiski no tā tad rodas, piemēram, secinājumi par to, ka jālietoja vitamīns, bet vitamīni nepalīdzēja. Tad stāsts par to, ka, lai cilvēka organisms nodrošinātu šīs noteiktās bioķīmiskās reakcijas, ir nepieciešama vesela rinda, daudz dažādu vitamīnu, dažādās kombinācijās. Ja? Faktiski, jā, tātad to vitamīnu pamat uzdevums ir šūnu bioķīmijas nodrošināšana. Vienkāršiem vārdiem. Ok. Kā tad tos vitamīnus uzņemt? Jā. Tātad visu mēs uzņemam ar uzturu. Ja? Daba tā ir paredzējusi, ja? Mēs esam tas, ko mēs ēdam.
Tad vitamīnus un mikroelementus, tāpat kā olbaltums, ogļhidrātu taukus, mēs uzņemam ar uzturu. Svarīgi vienmēr ir skatīties, cik uzturs ir piesātināts ar mikroelementiem, ar šiem nutrientiem, ar vitamīniem un mikroelementiem. Ja? Tad faktiski es teiktu arī no tāda ārsta viedokļa, tikko, kā es cilvēkam saku, ka jums ir nepieciešams pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs, man prātā ir doma par to, ka runa faktiski iet par vitamīnu un mikroelementu sabalansētību. Tiem ir jābūt sabalansētiem. Ja? Nākamais stāsts ir par to, ka cik uzturs mūsdienās cilvēkiem ir bagāts un pilnvērtīgs ar mikroelementiem un vitamīniem, jo faktiski lielāko daļu šo te uzturu vielu mēs uzņemam ar augu valstu produktiem. Ja? Nu, daba tā paredzējusi, ka mēs tad, kad veidojās viss tas cilvēku organisms tādā ģenētikas līmenī, tie bija Āfrika, Indija, ja, zaļumu daudz, katru dienu ēdam pa bišķītim nepārtraukti visu laiku, tātad mēs visu laiku ar augu valsts produktiem uzņemam un pievedam sev mikroelementus. Ja, tad stāsts ir par to, ka ir vērts paskatīties, kāds ir mūsu šīs dienas uzturs, cik maize, ja, cik rīsi, makaroni un kečups un desa ir bagāti ar mikroelementiem. Nākamais stāsts ir atkal par vitamīnu nepieciešamību sakarā ar to, ka varētu teikt, ka mūsu ikdienas dzīve tāda, kā tagad ir stresa pārpilna, šie stresa pilnie, izdegušie, nogurušie cilvēki, tad dzīvo ikdienas stresā, jau mazi bērni, viņiem ir augsta stresa slodze šajos kolektīvos, bērndārzos, skolās. Un tad tas par to, ka stress ir kā viens no būtiskākajiem mikroelementu patērētājiem, jo stresa reakcijās tad mēs ražojam tādus stresa hormonus, kuri liek aktivēties visām mūsu sistēmām, liek intensificēt enerģijas ražošanu, un enerģijas ražošana ir ļoti vitamīnus un mikroelementus paģērošs process. Tad, jo lielākā stresā mēs dzīvojam, jo lielāks ir vitamīnu mikroelementu patēriņš. Ja, bioķīmiskajās reakcijās mums vairāk ir nepieciešams. Nu, te mēs esam neviļus nonākuši jau pie nākošā jautājuma, bet vai stress ir vienīgais, teiksim tā, vitamīnu zaglis mūsu organismā? Es teiktu, ka tas ir galvenais. Stress ir galvenais, ja, un tad, ja mēs nonākam vitamīnu, mikroelementu deficītos, jā, visbiežāk kaut kādi simptomi parādīsies. Tad es teiktu, ka nogurums būtu pirmais simptoms, ja, ka mums trūkst elementi, mūsu imunitāte, aizsargs spēja, šīs te pirmās rindas aizsargs spējas, imunitāte netiek galā ar savām funkcijām. Ja mēs sākam varbūt biežāk slimot, grūtāk atveseļoties, mums ir vispār grūtāka atjaunošanās arī pēc fiziskas slodzes. Ja. Lielāks mikroelementu patērētājs, es teiktu, ir arī faktiski iekaisumi, kaut kādi iekaisīgi procesi, kas nav tikai infekcijas. Infekcijas arī neapšaubām, ja, bet arī, teiksim, nepareiza ēšana, ēst to, ko nevajadzētu ēst, ko organisms veido antivielas. Ja, tās ir reakcijas, kas uztur iekaisumu, līdz ar to atkal patērē mikroelementus. Ok. Tad bieži nākas dzirdēt, ir tāds jautājums, vai ir nepieciešams veikt asins analīzes, lai noteiktu vitamīnu trūkumu organismā? Tas ir ļoti labs jautājums, ar to es diezgan bieži saskaros, jo es savā ikdienas rakstē, strādājot kā ārsts, diezgan daudz izmantoju vitamīnus un mikroelementus, tīri saprotot to bioķīmiju, kas cilvēkam nepieciešams.
Un šis jautājums bieži parādās, jā, bet varbūt man ir pirms tam vērts nodot analīzes. Un te man jāsaka, pārsvarā tiešā veidā nodot uz kaut kādiem vitamīniem, mikroelementiem, reti uz kuru mēs iegūsim objektīvu, izvērtējumu atbildi. Skaidrs, ka ir vērts nodot, piemēram, D-vitamīnu. D-vitamīnu nododam, nosakam, pēc tam lietojam tik lielā devā, lai uzturētu optimālos līmeņos sērumā. Ir vērts nodot arī cinku dažos gadījumos ir vērts nodot. Aktīvo B12 arī varbūt ir vērts nodot. Man gan tāds labāks rādītājs par to, vai pietiek B grupas vitamīni, ir homocistīns. Un faktiski gandrīz visiem saviem pacientiem pirmais, ko jautāju, ir, kāds ir jūsu homocistīna līmenis. Jo atkal saprotot bioķīmiju, homocistīns ir tas, kurš dažādu iemeslu dēļ var palielināties, tas ir atkal cits stāsts, bet viens no tiem ir B grupas vitamīna nepietiekamība. Teiksim, tos vitamīnus, kas ir antioksidanti, kā piemēram selēns vai cinks vai C vitamīns, faktiski tiešā veidā sērumā nodot nav vērts, jo viņu līmenis organismā ir ļoti mainīgs. Ja mēs varam nodot analīzi šodien, šeit un tagad, ja, un pēc dažām minūtēm mums ir stresa situācija, antioksidantu līmenis ir stipri mainīgs. Tāpat arī sērumā magniju nodot īsti nav vērts, jo stāsts ir par to, ka faktiski mums ļoti daudz pārsvarā tātad vitamīns un mikroelements vajag šūnā, ja? Bet tas, ko mēs varam, teiksim, Latvijā nodot, tie ir vitamīnu mikroelementu līmeņi sērumā, un sērumā ir tik mazs tas procentuāla attiecība, kā spriest par vitamīnu mikroelementu pietiekamību pēc sēruma analīzes nav vērts. Faktiski es savā praksē veicu dažas diezgan specifiskas analīzes, mēs sūtam uz ārzemēm un nosakam tos vitamīnu un mikroelementu metabolītus, respektīvi analizējam, kā vitamīns iesaistās vilmaiņas procesos, vai viņš iesaistās, ja, un nosakam kaut kādus vilmaiņas gala produktus, kurš daudzums ir atkarīgs no vitamīnu pietiekamības. Ja, tas būtu drīzāk tāds ceļš, bet tā uz savu galvu iet un nodot vitamīnus, diezgan maz informatīvs rezultāts varētu būt. Tad ir rudens sezonai aktuāls jautājums. Kas tad ir imunitāte? Kā sevi pasargāt un kādas uzturvielas nepieciešamas imunitātei? Jā, arī labs jautājums. Faktiski ar imunitāti mums tādā vienkāršotā izpratnē viss tas, kas saskaras ar ārējo vidi, mūsu āda, mūsu gļotādas, ja, tad pirmā līmeņa aizsardzība ar ārējo vidi ir tā, kuru nepieciešams turēt līmenī, tad pietiekamā aktivitātē, lai jā, mēs tiktu galā ar kaut kādiem ārējās vidas faktoriem. Ja, tad viss elpošanas sistēmas gļotādas, arī gremošanas trakts, tā ir tā vide, ja, kas saskarās ar ārējo vidi un kurai visu laiku ir jāčeko, ka tik no turienes nenāk kaut kādi vīrusi, baktērijas, toksiskie faktori. Tad ādas un gļotādu aizsardzība ir, es teiktu, pats svarīgākais, ko tādā ikdienā, par ko ir vērts parūpēties. Jā, un te ir tas stāsts, ka nākot vīrusu sezonai, ja, mēs tā kā īpaši vecāki, kuriem ir skolas un bērndārs bērni, varbūt laicīgi jau uztraucamies, ies atkal dārziņā un atkal slimos, un ko tagad darīt šeit sakarā, ja? Tad man jāsaka, ka slimot ir normāli,
Un tas ir pat labi, ja organisms reaģē uz tiem sezonāliem vīrusiem. Ja, tad, ja bērns, nezinu, 2 reizes gadā saslimst, bet tur nedēļas laikā tiek ar visu galā un viņam nepaliek tur garais puņķis, ja, vai nav klepus, vai ja pieaudzis cilvēks arī pāris dienās viņš tiek ar vīrusu galā, un viņam pēc tam nav tas pēcvīrusa garais nogurums. Tas nozīmē, ka ar imūnosistēmu viss ir kārtībā, jo faktiski no tādas imunitātes viedokļa man atnāk cilvēks un saka, ka viņš vispār nekad ar vīrusiem neslimo. Tas man arī dara stipri aizdomīgi, ka tur arī kaut kas varētu nebūt īsti, jo ir jāslimo, uz vīrusiem ir jārēģē. Tā ir arī savu veidu imunās sistēmas trenēšana. Savukārt, problēma, protams, iestājās tajā brīdī, kad mēs netiekam galā, ka mēs skaisti neizējam no šī akūtā vīrusa stāvokļa ārā un ir kaut kādas pēcvīrusa sekas. Un tas ir drīzāk tas, no kā vecāki arī baidās. Un tad, teiksim, es kā, funkcionālās medicīnas ārsts, lai ko tas arī nozīmē, es parasti sāku meklēt, kāpēc ir tā, kāpēc cilvēks netiek galā ar sezonālām infekcijām, kāpēc ir šis pastiprinātais nogurums. Un tur ļoti daudz faktoru. Mēs varam atrast daudz ko, ja, jo varam sākt ar to, ka ādas un gļotādu aizsardzība, kas notiek ar sausu gaisu, ar sausinātām gļotādām. Varbūt ir vērts domāt par tādu lietu kā deguna, piemēram, gļotādu pastāvīga mitrināšana, gaisa mitrināšana mājās, deguna skalošana ar šiem izotoniskajiem jūras ūdeņiem. Tas varētu būt viens. Otrs, es parasti domāju par to, ko cilvēks ēd. Ja? Bieži vien lūdzu uzrakstiet savu nedēļas ēdienu karti, lai paskatītos, cik ir pilnvērtīgs jūsu uzturs. Jo faktiski ir arī jautāju par tiem uzturvielu zagļiem, tad atceramies par to, ka C vitamīns un cukurs šūnā nonāk pa vieniem un tiem pašiem receptoriem. Un ja mūsu uzturs ir piesātināts ar tiem viegli pieejamiem ogļhidrātiem, glikoze, cukurs, cietes izstrādājumi, tad miltu ēdieni, makaroni, kas arī gala beigās bioķīmiski ir glikoze, cukurs, ja. Receptoriem ir mazākas iespējas uzņemt C vitamīnu. Un C vitamīns ir ļoti, ļoti būtisks imunitātei, jo visaugstākā C vitamīna koncentrācija ir leikocītos, tad tajās šūnās, kuras strādā jau tiešā veidā ar mikrobiem. Viņus fagocitē, ierī, aprī, ja, un tad ir svarīgi, lai tās bioķīmiskās reakcijas jau šūnā notiek, un tur tam C vitamīnam ir milzīga nozīme. Ja, tāpat kā arī asinsvadu, kapilāru, kolagēno šķiedru veidošanā, no kurām tālāk veidojas arī asinsvadu sienas, ja, lai asinsvadi normāli laistu cauri uz iekais un perēkali, piemēram, savus neitrofīlos leikocītus, tad jau tālāk runa, ja. Tad C vitamīnam milzīga nozīme, un tad pirmais, ko es teiktu, mamām ar maziem bērniem, kur ir bieži slimotāji, paskatieties, kas notiek ar ēšanu, varbūt, ka ir jāievieš kaut kādas korekcijas cukuru, saldumu lietošanā. Ja. Nākamais, uz ko ir vērts skatīties, kas vispār notiek ar zarnu traktu, jo zinām arī no populārām reklāmām, un tā ir taisnība, ka zarnu trakts kā viens no lielākiem imūnošūnu orgāniem. Kāpēc? Tāpēc, ka tur tiešām ir vislielākā saskara ar ārējo vidi, tātad tur imūnošūnu koncentrācija ir vislielākā. Kas notiek ar zarnu traktu? Ir vērts paskatīties, kāda ir, latviski sakot, kaka. Nodot pēču analīzi gan uz to, kāda ir gremošana, parasti koprogrammu, gan arī ir vērts nodot pēču analīzi uz disbiozi, paskatīties, vai tur arī neaug, kas tam tur nevajadzētu augt, sēnes, kandidas.
Ja, tas būtu nākamais. Un stress, es teiktu, arī stress maziem bērniem, ar ko droši vien, ka ir visgrūtāk tikt galā, jo dzīve ir dzīve. Jā. Un tad ir kaut kādi brīži visdrīzāk, jā, ka vieglāk ir lietot kaut ko, kaut vai vitamīnus, jā, jo dzīvi bieži vien mainīt ir ļoti grūti. Jā, ļoti bieži aptiekā pacienti, klienti nāk un saka, es gribu dabīgos vitamīnus. Kāda tad ir atšķirības starp dabīgajiem un sintētiskajiem vitamīniem? Ļoti labs jautājums. Dabīgi vitamīni skaidrs, ka mēs tad ar uzturu uzņemam vitamīnus un mikroelementus, ar uzturu uzņemam dabīgus vitamīnus. Un viss, kas nav no augu, respektīvi, ja jūs neēdat burkānu, bet ēdat tableti, nu vienalga kādā formā, jā, želē, lācīši vai kā, tie nav dabīgi vitamīni. Viss, kas ir ražojums, nav dabīgs, lai arī tur ir rakstīts, ka satur un no, jā, tā procentuālā koncentrācija ir tik maza. Faktiski ir tāds mīts, jā, ka sintētiskie nestrādā, ka tiem nav nekāda jēga. Un tas tiešām ir mīts, es nezinu, kaut kāds reklāma, jo nē, sintētiskie vitamīni arī strādā un viņiem ir zināma nozīme. Tās ir par to, ka ir jāsaprot, ko un kāpēc mēs lietojam. Varbūt, ka ne visu vajag lietot, vai tieši otrādi vajag lietot kaut ko. Jā. Un tad ir arī ļoti bieži jautā, kā tad pareizi lietot vitamīnus pirms pēcēšanas, no rīta, kad tad ir efektīvāk, kad tad ir labāk tos vitamīnus lietot? Jā, tā kā daba mums ir paredzējusi vitamīnus uzņemt ar uzturu, jā, ar burkāniem, kāpostiem, brokoļiem, āboliem. Ja, tad, un visi šie uztura produkti satura arī olbaltumvielas, ogļhidrātus, taukus. Ja. Tātad organisms ļoti labi atpazīst vitamīnus kombinācijā ar tām pamatu uzturvielām. Tas nozīmē, ka uzsūkšanās biopieejamība kopā ar uzturu vai tūlīt pēc uztura pilnīgi noteikti būs labāka. Es vitamīnus nekad neiesaku lietot tukšā dušā. Ir kaut kādi daži izņēmumi. Mums jāskatās, ja, piemēram, mēs runājam par dzelzi, tas būs cits stāsts, un atkal skatīties par kaut kādu kombinācijas dzelzi un kalcijas, to visu. Ja, bet, ja runājam par vitamīniem, par kaut kādām vitamīnu kombinācijām, labāk tās ir uzņemt kopā ar uzturu vai tūlīt pēc ēšanas. Tad ļoti bieži nāk mammas ļoti uztraucas par saviem mazajiem bērniem, un tad vaicā, vai drīkst lietot, vai ir nepieciešams lietot papildus vitamīnus bērniem. Es ar vitamīnu terapiju, ar ortomolekulāro medicīnu, es strādāju kaut kāds 15 gadus un esmu redzējis brīnišķīgus rezultātus. Tad ir situācijas, kad vitamīni var palīdzēt. Tieši tāpēc, ka uzturs ir nepietiekams, tieši tāpēc, ka ir liels ikdienas stress arī tiem mazajiem bērniem, tieši tāpēc, ka ir liels nekārtības zarnu traktā, kad ir tomēr kaut kādi jau kroniski iekaistīgi procesi. Tad dodot bērnam atbilstošus vitamīnu kompleksus ar pietiekamām devām, ar bioķīmiski pamatotām kombinācijām, rezultāti ir labi. Tā kā būs situācijas, kad es teiktu, jā, es parasti saku mamām, bērniem vispār ko nevajag. Ja ir bērns vesels un laimīgs, nevajag papildus lietot neko, dodiet viņam graut burkānus. Ja, bet tad, ja ir, kā iepriekš stāstīju, tad bieži slimojotais bērns jūs netiekat galā ar puņķiem un iesnām un aiziet uz dārziņu un slimo un paliek mājā nedēļu un atkal slimo. Visdrīzāk es ieteiktu mēģināt vispirms meklēt cēloni. Tas, ko mēs runājām. Skatīties, kas notiek ar vīdi, ar to mitrināšanu
un ar diētu atcelt cukurus un cieti, cik vien tas ir iespējams. Protams, es saprotu, cik mēs esam sabojāti savos uzturu paradumos. Jā, bet ar vitamīnu kombinācijām var palīdzēt. Lieliska pieredze. Jā, mamma jautā, vai ir normāli, ja bērni dzer D vitamīnu un zivju eļļu pēc kakao izdzeršanas, jo brokastis ēd skolā, vai tas neskaitās tukšā dūšā? Es domāju, ka kakao, es neesmu uzturu speciālistu, man nav tāda padziļināta zināšana par teiksim, tādām uzturvielām, bet es domāju, ka kakao satur. Man kakao vispār patīk, un kakao bieži vien tiek izmantots, un par viņu ir arī daudz pētījumu sakarā ar tiem polifenoliem, kas ir viņa sastāvā, bet tur noteikti ir gan ogļhidrāti, gan olbaltumvielas, un īpaši, ja jūs vēl to kakao, es nezinu, ar banānu uzblendējat, tur ir vispār vesela buķeta, tur visu kaut ko. Es domāju, ka tas, skatieties, ja tur ir labs kaut kāds augu piens, ar citu piens ir vēl viens stāsts, par ko ir vērts runāt. Ka šiem te puņķainajiem bērniem, kuriem daudz gļotu izdalās, puņķu veidā, ja, mammas netiek galā, ir vērts varbūt skatīties, kas notiek ar pienu, varbūt, ka ir vērts atcelt pienu tādā izpratnē, ja aizstāt ar augu pieniem. Ok, tad imunitātes spēcināšanai vai pietiek tikai ar D vitamīnu un C vitamīnu? Kā es teicu, tas ir vesels komplekss, šī imunitātes spēcināšana, leikocītu, darbības nodrošināšana, enerģijas ražošana, lai leikocītiem vispār būtu spēks cīnīties pret iebrucēju, ja, tad vesels pasākumu komplekss tādā bioķīmiskā izpratnē. Es teiktu, ka D vitamīns vienmēr ir svarīgs. Un ir svarīgi, to D vitamīnu analīzi vismaz reizi gadā nodot. Un varbūt tagad drīz, kad sāksies skola un sāksies tumšais periods, un kaut gan vasara tik maz ko ietekmē. Tā kā D vitamīnu ir vērts skatīties un turēt šo līmeni, tātad lietot tik daudz, lai būtu, es teiktu, jau tā laboratorijas norādītā normas augšējā robeža, ja ne pat bišķi pāri. Ja. Un attiecībā uz zivju eļļu bija jautājums. Ja? Zivju eļļu es ļoti bieži izmantoju, jo atkal no bioķīmijas viedokļa tās vielas, kas šūnā cīnās pret iekaisu, samazina iekaisīgo hiperaktivitāti, kas tad bloķē visas par daudz šīs nevēlamās iekaisīgās reakcijas. Šīs vielas mēs ražojam no omega-3 augstskābēm, kas ir šī DHA un EPS, no zivju eļļas vai no kriela eļļas iegūstamās lietas. Omegu es izmantoju diezgan bieži tieši šādā pēc vīrusu periodā. Varbūt, ka ne akūtā periodā. Tāpēc, ka akūtā periodā, tad, kad mums ir organismam ir nepieciešams aktivēt šīs te aizsargas spējas, mums ir nepieciešams aktivēt iekaisumu. Kaut kādas 3-4 dienas tas varbūt zivju eļļu nedotu, bet tajā garajā atvesļošanās periodā zivju eļļu ir vērts lietot. Zivju eļļai vispār ir daudz labu īpašību attiecībā arī uz bērnu smadzeņu nobriešanu, jo, teiksim, gan smadzeņu, gan nervu, gan faktiski jebkuras šūnas, jebkuru šūnu apvalksmi mēs veidojam no holīna un omegas metabolismu produktiem. Mums ir svarīgi, lai šūna būtu pabarota ar omega-3. Ir vērts profilaktiski. Es neteiktu, ka tas būtu tā visu laiku un ilgstoši, bet bērniem zivju eļļā, tāpat kā pieaugušiem, kaut kādu kronisku iekaisīgu procesu gadījumā ir nozīmīga. Attiecībā par C es jau teicu, ka man C ļoti patīk, un es
domāju, ka ar C vitamīnu arī ņemot vērā tās manas specifiskās analīzes, es redzu lielus deficītus. Mēs dzīvojam diezgan pamatīgos C vitamīnu deficītos. Nu, es domāju, ka jā, man patiktu bērnam, ja mēs spētu nodrošināt dienā, nu, kā minimums 100, ja ne 200, 250 mg. Man liekas, 250 mg dienā tādam skolas vecuma bērnam ir ļoti optimāla deva. Ja, pieaugušiem varbūt 500 mg dienā ir, man liekas, ir atbilstoši deva ar uzturu. Faktiski tas ir iespējams, to nav iespējams nodrošināt. Tad vēl ir jautājums, vai labāk dzert multivitamīnus vai tādus, kas pieņemsim atsevišķi C vitamīnus, atsevišķi D? Ļoti labs jautājums. Tad es atkal atgriežos pie tā, ko es teicu, ka faktiski, lai nodrošinātu visus tos mūsu bioķīmiskos kompleksus, un tas ir garš stāsts, gan jau mēs laika gaitā arī par tiem parunāsim specifiskāk. Multivitamīniem ir, es vienmēr dodu priekšroku labiem sabalansētiem ar pietiekamām devām, tur ir gan C, gan visa B grupa, jo tiem pašiem gan leikocītiem, gan vispār enerģijas sintēzē mums visa B grupa nepieciešama. Mums ir nepieciešami antioksidanti, selēns un tinks un tā, un ja to var nodrošināt ar multivitamīnu kompleksu, kurā ir gan C, gan B, gan antioksidanti, šie mikroelementi, tas ir gan ērtāk, gan vieglāk, gan bioķīmiski daudz pamatotāk. Ja, tad atsevišķi var skatīties, jā, ka tajos polu kompleksos varbūt D nekad nebūs tik daudz, cik mēs gribētu dot, ja, tad var padot kaut ko klāt, piemēram, to pašu D vitamīnu. Jā, tad es teiktu, ka polikompleksiem, plašiem polikompleksiem ir tā kā bioķīmiski pamatoti. Tad ļoti bieži ir aptiekā, kad klientam ienākot, ja viņš sūdzās tieši par nogurumu, pirmais, ko viņam parasti, pirmās divas lietas, ko viņam parasti piedāvā, ir magnīs un D vitamīns. Vai tikai šīs te divas lietas ir tas, kas ir tas tiešām, kas pie noguruma visvairāk palīdz? Jā. Tad, es domāju, ka kādreiz mēs parunāsim par enerģijas ražošanu, izglītosim auditoriju un parunāsim jau dziļāk bioķīmiski. Es vienmēr atkal no tāda ārsta viedokļa sāku domāt, ka nogurums faktiski ir viens labs, tā kā signāla lampiņa mašīnā. Ja ir nogurums, ar kuru mēs netiekam galā, ir vērts vienmēr domāt, kāpēc tā ir, kāpēc ir nogurums. Un saprast, ka tā ir tikai signāla lampiņa, ka tā ir pirmā pazīme kaut kam. Un ja mēs nemeklēsim, kāpēc ir nogurums, iebrauksim grāvī. Ja? Tad eļas lampiņa deg un signalizē, ka mašīnai trūkst eļas. Ja? Un mēs gribam izraut eļas lampiņu, lai viņi mūs nekaitina, ja? Kaut kā apmēram tā. Bet jā, pirmais, ko varētu domāt, ir šī mikroelementu un vitamīnu nepietiekamība, jo enerģijas ražošana, tātad jo lielāks stress, ja stresa hormoni liek mums ražot vairāk ATF enerģijas ražošana patērē visvairāk mikroelementu. Tātad lai atjaunotu mikroelementu krājumus, es teiktu, magnijam. Magnijs arī, protams, katrā ATF molekulā ir nepieciešama ATF magnijs ir nepieciešams katrai ATF molekulai, bet tas nav vienīgais. Kā es teicu, visa B grupa, tur ir B2, B3, B5, B6, vesels komplekss. Un atceramies, ka jo vairāk enerģijas mēs ražojam, tātad šūna, jo vairāk ražo enerģiju, jo vairāk rodas šie ražošanas atkritumi, jo ATF enerģijas ražošana ir skābekli paģēroša, un tikko kā mēs piesaistam skābekli, tā tur izdalās skābekļa brīvie radikāļi, stāv oksidatīvo stresu un brīviem radikāliem, tad jo vairāk enerģijas mēs ražojam, ja,
jo vairāk izdalās brīvie radikāli, jo vairāk man būs nepieciešama antioksidanti. Tā kā ar magniju un B galīgi nebūs pietiekami, jā, tur ir nepieciešama visa B grupa, tur ir nepieciešama arī antioksidanti visdažādākie, C un selēns, cinks un polifenoli un antociāni un plašs komplekss. Tā kā atkal, ja mēs runājam par nogurumu, jā, tad tā ir mana taktika visbiežākā. Ja cilvēkam ir nogurums, mēs sākam meklēt cēloņus, bet pirms tam es, varētu teikt, ielēju viņam benzīnu, dodu labus vitamīnu kompleksus, polikompleksus, enerģijas ražošanai faktiski. Jā, mēs jau tagad nedaudz tas jautājums tika pieminēti, bet arvien vairāk un vairāk tiek runāts, cik ļoti, ļoti svarīgi ir zarnu trakta mikroflora. Kā tad tas iet vienu roku rokā ar imunitāti? Kā tad mēs tev varam palīdzēt? Jā, ļoti labs jautājums. Tātad vēlreiz zarnu trakts kā vislielākais imunitātes orgāns, pilns ar imūnām šūnām, ar pirmās rindas aizsardzību. Un tad, ja viss ir kārtībā, tad viss ir kārtībā. Bet, tad, kā jau teicu, šiem slimojošiem bērniem vai izdegušiem, nogurušiem cilvēkiem, kakas analīze no dažādiem viedokļiem, gan koprogramma, gan disbioze ir viens no maniem pamatizmeklējumiem. Un tad es skatos, vai tur ir kārtība vai nekārtība. Un tās nekārtības zarnu traktā var atrast ļoti bieži. Jā, tad, ja mēs sakārtojam zarnu trakta mikrofloru, tādējādi atveseļojam arī zarnu gļotādas aizsarga funkcijas, ja, imunitāte uzlabojas. Un par probiotikām, teiksim, lakto un bifidobaktērijām un to ietekmi uz imunitāti, pēdējos gados ļoti daudz pētījumu, īpaši pēc Covid laikā, ir tik daudz labu publikāciju par to, kā mēs varam ietekmēt savu imūnosistēmu. Ja? Tad es teiktu, ka probiotikas, īpaši probiotikas kopā ar cinku, atkal ir zinām nozīme, gan ogļhidrātu vielmaiņā, gan imunitātē. Ja, es domāju, ka to var izmantot. Ja ir nekārtības zarnā, tad ir jākonsultējas ar ārstu, un tas ir atkal komplekss, kā tas jādara. Bet probiotikām, bet atkal es teiktu, labiem pilniem kompleksiem, jo vairāk šo celmu, lakto, bifidobaktēriju celmu, jo labāk. Jā. Tad mums bija jautājums par, to mēs runāsim, būs atsevišķi tēma tieši par grūtnieču vitamīniem, kas nepieciešams, bet bija tāds jautājums tieši, kas būtu jālieto grūtniecēm, kādi vitamīni? Ļoti labs jautājums. Par grūtniecību un vitamīniem faktiski viens ir tas, ka jāsāk jau domāt laicīgi jau pirms grūtniecības. Ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekami šie B grupas vitamīni organismā, tāpēc es laicīgi jau pāris mēnešus pirms plānotas grūtniecības ieteiktu sākt interesēties par savu aktīvo B12 serumā un homocisteīnu. Un sakārtot šīs lietas. Un tad, ja runājam par grūtniecību, atkal vienkārši man diezgan ilgstošā pieredze. Tad arī grūtniecības periods ir slodze, intensīva ražošana, ja, patēriņš, vitamīnu mikroelementu patēriņš ir lielāks nekā ikdienā. Ja, tad atkal pirmais skatāmies, kas ir ar diētu, cik viņa ir bagāta ar
vitamīniem un mikroelementiem. Jā, tie pirmie 3 grūtniecības mēneši, kad meitenes bieži vien cīnās ar toksikozēm, arī tīri tā pieredze, kad ar vitamīnu mikroelementu kompleksiem mēs varam lieliski palīdzēt. Vai otrs, kad ir tās maza bērna augļa intereses, ir pēdējie 3 grūtniecības mēneši, kad visintensīvāk notiek augļa smadzeņu pelēkās vielas, plaušu tā iekšējā slāņu surfaktantu nobriešana, redzes nerva nobriešana. Arī tad ar grūtnieču vitamīniem mēs varam palīdzēt. Un interesanti īstenībā ir šīs kombinācijas ne tikai vitamīnu un mikroelementu, bet arī omega augstskābes plus probiotikas. Pētījumi par to, ka omega-3 plus probiotikas īpaši labi palīdz smadzeņu audu nobriešana auglim. Tā kā ar ko vispār grūtnieču vitamīni atšķirās no vitamīniem parastiem, tas ir faktiski ar A vitamīnu, jo ir, es teiktu, varbūt diezgan mītisks tas uzskats, ka grūtniecei A vitamīnu nevajag un tas ir bīstams. Diskutabli. Es īsti tam varbūt nepiekrītu, varbūt tur nevajag pārspīlēt un tā, bet jā, grūtnieču vitamīni, tie, kas ir aptiekās nopērkamie, atšķirās ar to, ka tur nav retinols tīrā veidā, ir tikai beta-karotīni. Ja, tad tā ir tā atšķirība, bet es ieteiktu, jā, par cik ražošana ir intensīva šūnās, tad jā, varam palīdzēt. Jā, tad ir jautājums, vai vitamīnus var lietot visu laiku, jo pastāv uzskats, ka organisms paliek slings, ja mēs to visu laiku apgādājam ar vitamīniem. Īsti es nevaru piekrist tā idejai par paliek slings. Tas man nav saprotams, ko tas nozīmē, jo ražošana notiek, un jūs pievedat organismam izēju viela. Cits jautājums, vai vajag visu laiku? Es teiktu, iespējams, ka nē. Ja? Tātad, kamēr viss ir kārtībā ar veselību, jūs esat aktīvs, darba spējīgs, jūs sportojat tajā veselīgajā līmenī, ka jums ir pastaigas katru vakaru, piemēram, ja? Un viss ir kārtībā, neko tak nevajag. Ja? Es drīzāk runātu par to, ka ar vitamīniem mēs varam palīdzēt organismam tikt galā, tad, ja viņš pats ar sevi netiek galā. Droši vien, kad ir vērts pakonsultēties kaut kādā brīdī ar ārstu, ko vajag, ko nevajag, ar to nodarbojas ortomolekulārā medicīna, funkcionālās medicīnas ārsts, mums ir arī funkcionālā medicīnā izglītoti uzturu speciālisti, kas palīdzēs mums paskatīties uz ēdienkarti, cik viņi ir sabalansēta. Jā, būs kaut kādi vitamīni vai mikroelementi, kurus varbūt ir vērts lietot ilgstoši visu mūžu ar kaut kādiem periodiem, to pašu D vitamīnu, tam ir vērts sekot novecojot. Es domāju, ka omega-3 holīnam ir milzīga nozīme, ja? Es domāju, ka C vitamīnam ir nozīme un magnijam ir nozīme. Tie visi ir elementi, kur mēs dzīvojam viņu deficītos. Ja? Un vai tas ir visu mūžu katru dienu, grūti atbildēt. Nav viens formulas visiem. Bet, jā, ja ir problēmas, tad viņu risināšanā vitamīni var piedalīties. Tā. Tad ir jautājumi, kā pacelt feritīna līmeni? Ļoti labs jautājums, un faktiski meitenes ar zemiem feritīni un tādas preanēmiskas vai anēmiskas ir ļoti bieži manā pacientu lokā, ļoti kompleksa pieeja. Visdrīzāk, ka tie būs uztūkšanās traucējumi vai arī lieli dzelzs patēriņi, un tad ir jāskatās, kāpēc tā ir, kas ir ar estrogēnu vielmaiņu, vai kāpēc ir slikta uztūkšanās. Varbūt, ka tur ir stresa problēma, ir slikti izdalās kuņģa skābe piedalās
arī dzelta uzsūkšanās procesā. Ja, tad ļoti, ļoti komplekss pieeja. Nav vienas atbildes, bet ir jāmeklē, kāpēc tā ir. Ja. Tas nav normāli, ka dzels ir zems feritīns. Jā. Tad bija jautājums, vai vienmēr tie dārgākie vitamīni ir tie labākie? Aha. Es nezinu. C vitamīns ir C vitamīns, askorbīns skābi ir askorbīns skābi, bet ir svarīgi, jā, tie kompleksi, kas tur ir klāt, kādas ir papildus vielas klāt. Un, droši vien, ka tā ražošana ir dārgākā tāpēc, kad izēvielas arī tiek iegūtas kvalitatīvā ceļā. Es domāju, tam ir kaut kāds pamatojums. Ja? Un dārgākie vitamīni varētu būt arī ar plašākiem kompleksiem. Un tas, starp citu, jā, tas stāsts arī par to, ka ja ir polivitamīnu kompleksi, tad visdrīzāk, ja ir tā kā normāls dažādi certificēti ražotājs, viņš būs izvēlējies tādas vitamīnu un mikroelementu kombinācijas, kuras vienu otru savstarpēji, tā kā nenaidojas, ja tur tā biopieejamība tad ir pietiekama. Tas ir tas stāsts par to, ka kombinējot dažādu ražotāju, dažādus vitamīnus, dažreiz mēs varam nokļūdīties un tie vitamīnu savienojumi varbūt īsti nav saderīgi. Es domāju, ka tādos polivitamīnos, jā, tad tie kompleksi ir, tā saderība ir pētīta noteikta. Tad ir jautājums, kāds jūsuprāt ir labs feritīna līmenis, vai 25 ir labs un pietiekošs feritīna līmenis? Arī vismaz. Es jau domāju, ka mēs meiteni būtu pelnījušas arī augstākus līmeņus. Ja. Bet viss ir atkarīgs no pašsajūtas. Ja jūs zināt, ka dzels mums ir ārprāt nepieciešams karnitīna sintēzē. Karnitīns ir viens no tiem, kas piedalās enerģijas sintēzē, ja jums ir zemes feritīns un jau ir nogurums, atkal ir ko strādāt. Jautājums par vitamīniem, kuri ir nopērkami želē konfekšu veidā, vai tie būs tikpat efektīvi? Par efektivitāti es drīzāk runāju par devām. Paskatieties uz devām. Ja? Jo, teiksim, ir pilns aptieks ar daudz dažādiem vitamīniem, kuros ir ļoti mazas devas. Un vitamīni pa lielam, tātad šīs te mazās devas nav, viņas nav, no viņām nav nekādi jāra. Ja? Tas, kad, man liekas, tā ir tāda forša modas lieta padarīt vitamīnus pieejamāks īpaši maziem bērniem, jo ir kaut kādas formas, kuriem ir tas aftertaste, pēcgarša, ja, kā cinkam vai dzelzī. Un ja tos var iekombinēt tādā veidā, ka nav šī pēcgarša, nav slikti. Es neteiktu, ka tā forma kā želei konfekte ietekmētu to biopieejamību. Noteikti, es domāju, ka nē. Ja vienkārši skatāmies uz devām, tad mēs varam kaut ko lietot tāpat vienu, lai vispār būtu, ja, un tad, ja mēs runājam jau par problēmu risināšanu, par to pašu enerģijas atjaunošanu vai kaut kādu pretvīrusu aizsardzību, devām ir daudz lielāka. Devām un šai kombinācijai ir lielāka nozīme nekā tam pagatavojumu veidam. Jā. Tad tāds viens no svarīgākajiem jautājumiem, manuprāt, kuru vitamīnu kompleksu vai kombināciju jūs varētu ieteikt, ko jūs savā praksē ikdienā esat redzējuši, ko tiešām strādā un ko jūs varat pateikt, jā, tas ir tas. Jā, tad tāds mārketings sanāks. Es dažādās situācijās izvēlos dažādas, bet, kā jau es teicu, polikombinācijas. Ja? Ja man ir nepieciešams strādāt ar lielākām devām,
Man patīk ortomoli. Īpaši tagad rudenes sezonā, kur ir vairākas kombinācijas, ko var izmantot gan bērni. Ir tāds ortomola junior C+, ja, kur deva ir diezgan optimāli. Tad bērniem, sākot no kādiem 4 gadiem skolas bērniem, ja, tad, ja ir šis bieži slimojošs bērns, ja mamma netiek galā ar bērnu slimošanu, ja, tad ir vērts mēģināt izmantot šos vitamīnus. Kaut kādā pusauģu periodā drīzāk, kad tie bērni ir pārslogoti, ir bērni, kuriem ir 5 reizes nedēļā sports un skola līdz 5, un tad ir sports, un viņi ir izdeguši un noguruši, tad man patīk tā kombinācija, kas ir ortomola Immune Pro, kurā cits starpā ir arī probiotika. Tur nav tik liela deva, kā tādā imūnam domātā pieaugušiem vitamīniem ir mazākas vitamīna devas, bet ļoti laba probiotikas kombinācija. Tādiem pusauģiem, man liekas, ka tas Immune Pro ir ļoti piemērots. Un pieaugušiem, teiksim, ortomola imūnu, man liekas, no tādām perorālām kombinācijām, gandrīz nav nekas labāks, jo tur ir grams C, tur ir bagātīga B deva un dažādi mikroelementi. Jā, tad tam imūnam būtu tā kā 2 pielikšanas punkti. Viens ir ātrā palīdzība, ka jūtat, ka tik būs, vīrus nāk, sāks jau kaut kādas tās respiratorās pazīmes, ja kaut kāda priekšvīrusu stadija, tad ar imūnu ir vērts pastrādāt pāris dienas. Vai teiksim, tā kā pēc saslimšanas periodā, pēc vīrusu periodā, lai ātrāk atveseļotos, lai mēs uztankotu savus leikocītus atkal, tad imūnu ir vērts, ortomola imūnu, ja, tad ir vērts lietot kaut kādu ilgāku laika periodu, mēnesi, teiksim, vai varbūt pat 2, ja vajag. Tā kā man ir tāda pieredze. Tādām profilaktiskām lietām es esmu ieteikusi arī citus vēl vitabiotika, teiksim, ja, kur nav lielu kombināciju, bet ir daudz dažādu. Tas ir tas stāsts par to, ka mums ir, labāk ir svarīgi šie plašie kompleksi, jo tā bioķīmiskā efektivitāte tad ir, saprotamāka. Jā. Tad vēl bija jautājums, vai ortomolu der ļoti alerģiskam bērnam? Nevar atbildēt uz šādu jautājumu, ir specifiski jāskatās. Atkal man kā funkcionāls medicīnas ārstam pirmais jautājums, kāpēc ir alerģija? Meklējam, kāpēc ir alerģija. Ja? Un alerģija ir tik specifiska lieta. Es nepateikšu, tas ir individuāli ar ārstu, tad jārunā tālāk. Cik dienas vajadzētu lietot ortomolu imūnu, ja jūt, ka draņķis nāk virsū, vai ja ģimenē kāds ir apslims? Es teiktu, lietojam uzreiz visu to akūto periodu, ja, un tad skatāmies. Varbūt ir vērts akūtajā periodā 7 dienas. Visu mēs pēc nedēļas esam kā gurķīši un izējam no tās situācijas ārā. Ja, un ja mēs neizējam, un 2. nedēļā vēl mums ir savārgums un nespēks un stiprāka svīšana visu, tad ir vērts varbūt arī ilgāk lietot, 2, 3, 4 nedēļas. Jā, izskatās, ka vairāk jautājumu nav. Kas jālieto, lai uzlabotu vairogdziedra veselību? Atkal nav vienas atbildes. Tas ir tik plašs jautājums. Pirmais meklējam, kāpēc ir ar vairogdziedra problēmas. Ja, selēns kā viens no mikroelementiem, kurš ir nepieciešams, lai mēs ražotu aktīvo vairogdziedra hormonu,
Nu, tā ir tā kā ugunsgrēka dzēšana. Meklējam iemeslus. Attiecībā uz vairogdziedzeri man vienmēr gribas skatīties, kas notiek ar glutēnu un glutēnu sensitivitāti, jo publikācija atkal ir diezgan daudz, ka šīs krusteniskās reakcijas veidojas antivielas pret glutēnu un krusteniski pret vairogdziedzeri. Nu, tā ir tikai viena no tiem. Ja, vai paaugstināt stresa apstākļos arī mums diezgan daudz saražotā vairogdziedzera hormona aiziet nevis tajā aktīvajā formā, bet viņš tiek uzglabāts nu, tā kā rezerves, ja nu tas stress tur ir ilgstoši un ļoti kompleks pieeja. Vairogdziedzers, jā, konsultēties ar ārstu un skatīties, kāpēc vairogdziedzers nestrādā. Jā, milzīgs prieks par mūsu sarunu, par pirmo sarunu mūsu sarunu ciklā. Un tad, laikam, nobeidzot šo sarunu, es gribu pastāstīt, ka nākamā saruna būs 25. oktobrī, un sarunas tēma būs locītavu veselība. Jautājums, laicīgi būs ielikts viss informācija. Jautājums droši var iesūtīt arī pirms tam, kā arī laiva laikā. Tā kā milzīgs paldies, Antra, ka pievienojies par lieliskajām atbildēm, un tad uz tikšanos nākamreiz. Paldies, lai visiem jauka diena, neslimojam!